es domāju, ka nepaies nemaz ilgs laiks, tad Latvijā arī katrs trešais būs MBA veikala pircējs, ja viņš sapratīs, ka viņš tikai ietaupa un ka viņš patiešām var nopirkt no Vācijas kvalitatīvu preci, nevis, pirkt šeit kaut kāds, kas ir domāts trešām pasaules valstīm. Tā kā tas ir tikai tāds laika jautājums. Cik ātri mēs informāciju viens otram dodam, jo Dānijā mums ir ļoti daudz jau pie kompānijas. Tas liecina par to, ka kompānijai nav vēl gads, bet uz decembri noslēdzot pirmo bilanci ir 200 miljonu eiro apgrozījums. Tātad šīs produkti ir ļoti pieprasīti un cilvēki viņu lieto. Attīstīties jau Francijā tāda prominenta persona kā Katrīna Medici. Esat dzirdējuši par viņu? Kas tā tāda ir? Es nezinu. Vienkārši tā, pāris salikums. Jā, apziņamusi persona, kas nāk no Karēnama, un Katrīna Medici ir tā, kas izveidoja pirmo rūpnīcu, un tā ir vecā, parfimērijas. Bet tad, kad viņi apprecēja Henriju II, tad kopā no Florences ar viņu atbrauca meistars, kas gatavoja šos parfīmus Renē. Un Renē bija tas, kas ienesa un palīdzēja Katrīnai attīstīt tādas mazas, mīļas kafejnīciņas, kurās satikās bagātais turīgais slānis, un tad viņi tur gatavoja šos parfīmus. Un es jums pastāstīšu šodien par to iespēju, kā mēs varam būt tajā skaistajā vēsturē. Šeit es esmu arī ielikusi tādu bildi no tās Romas, jo Romā jau vēl joprojām ir ļoti populārs mazu samatnieku darbnīcas. Tāpēc es savā iztēlē redzu, ka Latvijā, ja saka, ka nekas neiet, protams, ka pastaigā pa veikaliem liekas arī tā, ka viss ir pieprūsts ar vienveidīgu preci, bet, kā mēs redzam, kaut vai šādā te vietā, varbūt atkal tā vieta, kur pulcēties cilvēkiem un gatavot savu parfīmu, kā tas bija senajā Romā un kā tas bija Francijā. Ļoti grūti redzēt, bet kāpēc? Šī ir Katrīna Medici, var arī piemēram pēc tam paskatīties, bet ko es izņēmu no interneta, tādas tās senās bildes. Protams, Francijā neviens nav bijis muzejā smaržu. Es biju. Tur bija no pašiem pirmsākumiem viss arī iesaiņojumi, kādi bija un tāds lietas. Es arī paņēmu tādas, lai varētu saprast, ka man liekas, ka tās smaržas bija ļoti, ļoti dārgas, tāpēc, ka arī tas viss iesaiņojums jau bija tāds fundamentāls un pamatīgs. Es arī paņēmu tādas. Arī atkal pudeles, arī savā prezentācijā ieliku, lai ir tāds priekšstats, kā tas bija. Un šī ir Fragonārdā, Francijā, tāda maza rūpnīciņa, un te ir redzams, kā tādās mazās rūpnīcās, man atgādina kaut kāds tāds piena kāns, kur tur vāra to visu parfīmu, no tām rožu ziedokām. Bet šeit jau ir redzama mūsu MBA 65 metrus garā parfimērijas ražotnes līnija, kur strādā 24 stundas diennaktī un dod jums iespēju kļūt par savu parfīmu dizaineriem. Un tagad es pastāstīšu, kā tas notiek. Šīs tātad ir manas smaržas. No kompānijas mēs varam dabūt iesaiņojumu, tātad kā sīta ar tēmām. Es jums pēc tam palēdīšu apkārt arī, lai jūs redzētu, kā tas izskatās, kāds piedāvājums ir klāst. Vajadzīgs 2 tonnas rožu ziedlapiņu. Tas ir milzīgs apjoms, un tāpēc tagad mūsdienās jau ir izdomātas sintētiskās vielas, bet senajā Eģiptē tā bija, ka tika
izmantoti šie te dabīgie parfīmi. Kas man likās interesants un šo ideju, ko es gribu nest Latvijā, tas ir tas, ko tālāk jau no senās Ēģiptes, protams, attīstīties, tāpēc Ilona teica, ka tā bija Francija, ja, un mums likās, ka Francija ir kā tas parfīmu sākums, ja, nu, franču smaržas, ja, bet vai visi tā domā? Patiesībā Roma bija tā vieta, no kurienes sākās, ja.